Tu jau zini, bet atkārtosim, statistika ir matemātikas nozare, kas nodarbojas ar datu vākšanu, analīzi, interpretāciju un prezentāciju. Tā ir nozīmīga daudzu jomu izpētē, piemēram, ekonomikā, socioloģijā, medicīnā un uzņēmējdarbībā, jo tā palīdz pieņemt informētus lēmumus, balstoties uz reāliem datiem. Iedomājies, ka veic aptauju savā klasē, lai noskaidrotu, kurš sporta veids ir populārākais. Tu savāca datus no visiem klases biedriem un pēc tam analizē tos, lai izveidotu diagrammu. Šis process ir statistikas pamats, datu vākšana, apstrāde un interpretācija. Statistikas mērķis ir palīdzēt mums saprast un interpretēt lielu datu apjomu. Galvenās statistikas darbības ietver datu vākšanu, kuras metodes var būt anketas, eksperimentāli pētījumi vai novērojumi. Pēc datu savākšanas tos analizē, izmantojot dažādas metodes, piemēram, vidējā vērtība, mediāna, moda, variācija vai standarta novirze. Šīs metodes palīdz saprast datu izkliedi un centrālo tendenci. Piemēram, lai aprēķinātu vidējo atzīmi matemātikas testā, jāsaskaita visas atzīmes un jādala ar skolēnu skaitu. Ja gribi uzzināt, cik skolēni guvuši līdzīgas atzīmes, mēs varam izmantot modas metodi, kas parāda visbiežāk sastopamo vērtību. Statistika ir būtisks instruments, lai saprastu un interpretētu datus, palīdzot pieņemt informētus lēmumus. Galvenās statistikas metodes ietver datu vākšanu, analīzi un interpretāciju. Izmantojot praktiskus piemērus un aktivitātes, mēs varam labāk izprast statistikas nozīmi ikdienas dzīvē. Tālāk būs vēl interesantāk.